vakars. Staigājam pa Gandijas pludmali. Ejam tagad Edgaram pīt bizes. Moškai arī uzspīšu kaut kādas interesantu tēmu uz galvas. Šālim pīnu klāt. Dāj, Edžs, atnāksim, pazīsimies kā būs. Šālim jau galva gatava. Kā, tu pareiz iegāji? Kaut kā tādu matus rāvošoju sačinīs sev. Tagad viņš ir īsts repes. Īstākais spēlē. Īstākais. Edgar, parād savējos. Cipaši to es tīfēst. No. Normāli viesnīca. Nais dzerali. Skatāmies no malas. Atradām Edgaru uz lidos. Čāls brauc projām. Ku jau, nē? Labrīt! Nesen pamodos. Šodien pirmā diena, kad aizbrauc Edgars. Tā kā tagad gaidu, kad atbrauks Andris ciemos. Un neko. Tagad maucu uz pilsētu, un tad pēc tam paest kaut kur. Šitādus dīvainus vērķus. Abi ir savādāki. Garneles ar guacamole. Diezgan interesanti. Fideloa ar kaut kādiem šitādiem te trakajiem vērķiem. Un ko mēs dzeram klāt šodien? Ūdeni. Pirmo reizi, man liekas, dzeram klāt ūdeni. Šit skrabis traks izstās. Šodien ir baigi karstā diena. Bet mēs izdomājam, ka šajā karstajā dienā mums ir jāiet pastaigāt pa veikaliem, jo mums vajag jaunas saules brilles. Es domāju, es nopirkšu divas tādas laivas. Karoči, dabujām laivas. Paņēmam kājekus. Kādu dienu būs jābrauc darīt lietas jūrā. Номер 13. Tādās lietas notiek. Karoči, esmu veikalā sporta, čuhan baigi makšķerē kaut kad dzīve. Bet, ja tev bez meklētas liekas vai kaut ko tam līdzīgi, tu vari atnākt uz veikalu un nopirkt viņas, karoči. Redzi? Štātē. Šitādiem te. Baigi karsts, staigājam, kaut kur ejam, iepirkties. Viss tāds forši vecmodīgs. Sēžam, čilojam. Aleja. Šeit bija pirmais kinoteātris šajā pilsētā Gandija. Kaut kā tā. Tieši šeit. Ienācām kaut kādā mazā veikalā. Krāsains veikals. Ļoti daudz abojām. Es principā nezinu, ko es šeit daru. Un vistrakākā lieta, kā tu var izbiedēt vispār cilvēku ārā no veikala, ir, ka pienāk klāt un pajautā vienkārši, kā var palīdzēt. Tas tā diezgan uzreiz sajūtos un gribās iet prom. Goldīgi ir apaļ. Maucam pāri alejai. Tikko bijām skatīties kaut kādas drēbes, saulens jaunas. Un maucam tagad iekšā kaut kur šeit. Centrs un centrā nomalē parks. Pat viņam ir saulens. Kad ieraugu šitādas TTMs, es uzreiz jūtos tā kā turists, jo tad zinu, kur kas ir, kur jāiet, bet principā man neinteresē. Kas? Šeit ir bambus koks. Pieskarties. Šeit izstāsta, ka šodien būs kaut kāds koncerts. Ļoti iespējams es uzstāšos.
Gribi pīsties man klāt, vari saukt mani par fāteri, jo pīšu tavu māti. Lielākais pekanē. Te ir bāriņš. Fanta. Te dārza bāriņš kaut kāds. Balodis. Un te izej ārā un esi atpakaļ pilsētā. Malcam baigās vēlme. Ārā kaut 35 grādi un šodien tieši izdomājām atbraukt uz pilsētu, nevis pie jūras, tā kā varbūt tā nebija pārāk laba ideja, bet jānopērk kaut kāds jauns drēbes. Meklēju jau 3 dienas jaunas saules brilles, jo tagad man ir šitādā krāsā mati un man nepiestāv vairāk šīs saules brilles. Tāds zums. Bet tāds maziņš. Staigājamies tagad un ejam uz mašīnu. Esam mašīnā. Wow, ahuieķis. Es nezinu, kāpēc vispār tādu huiņu ir jādara, bet es gribēju pamēģināt. Sēžam veikalā un dzeram kafiju. Šeit tāda tehnoloģija, kā Kā tā, elektronika, kaut kas. šāds kapsuls, kurš tu iemet iekšā šeit, un tu dabūsi šādu kafiju. Ievēr burkānus un šādi taisīšu plovu uz šitāds maziņas panas. Raivot sēt gaļu. Taisīsim spāņiem pagaršot plovu Latvijas galmē uz uguns. Jau sāk pēc kaut kā izskatīties. Te viss notiek, šajā var bērt rīsus klāt. Un plus vēl sīkajiem jāuzmet friškas un nagets. Tagad bišķi jāapcepina rīsi ar šo visu un tad jāliek klāt ūdens un tad vajag gaidīt. Un tagad gaidām, kā briest rīsi. Tagad ēdienreize. Uztaisīju plovu pagaršot spāņiem. Te mums ir salāti. Šeit visas šitās te. Jūras veltas. Tā kā labu apetīti man. Sangrija. Šis tas tipiskais dzēriens, vīns ar limonādu, citronu un lada. Diezgan garšīgs pusdienas. Tā kā labu apetīti man!